Futbola kluba Jālgava komandas galvenais treneris Dainis Katskevičs Zemgales Olimpiskā centra mākslīgā futbola seguma laukumā un komanda sākus treniņus, vai treneris var pastāstīt, kāds būs treniņu plāns, kāds būs sagatavošanās process un kad būs pirmās pārbaudas spēles. Principā šodien 27. decembrī mēs esam savākušies uz pirmo nodarbību. Pirms nodarbības bija komandas sapulce, kurā mēs izrunājām uzdevums uz sagatavošanās periodu. Vēlreiz bija prieks visus redzēt labā noskaņojumā un entuziasma pilnus pirms sagatavošanās posma sākšanās. Principā šobrīd sākotnēji pirmās 2 nedēļas tiks veltīts tāds saucamajam ievalkošajam darbam, kad mēs, teiksim, sagatavosim organismu jau mazliet nopietnākām slodzēm, kas sāksies jau ar janvāra 2.–3. nedēļu. Principā janvāra mēnesī galvenais uzsvars tiks likts uz funkcionālās sagatavotības uzlabošanu un dažādu šīs te sagatavotības aspektu darbības uzlabošanu. Un pirmā pārbaudas spēle mums ir plānota 22. janvārī, kad mēs 18.00 Rīgā Olimpiskā sporta centra manēžā tiksimies ar futbola skolas Meta Latvijas Universitātes komandu, kas jau tradicionāli ir viens no mūsu, teiksim, pirmajiem pretiniekiem gandrīz katrā pirmssezonas sagatavošanās posmā, šobrīd jau kā virslīgas komandas statusā. Principā darbs visu janvāri mums ir plānots Jelgavā. Un jau ar pašām janvāra beigām un februāra mēnesi, tad pa pusē mēs strādāsim Jelgavā, pa pusē mēs strādāsim Rīgā Olimpiskajā sporta centrā hallē un arī Skonto hallē. Bez tam, ja mēs vērtējam tos plānus, kādi viņi mums ir pirms sezonas, mēs plānojam no 10 līdz 12 pārbaudas spēlēm ar dažādiem variatīviem sastāviem, starp kuriem būs arī ir plānots līdzdalība 3 turnīros. Plānojam dalību 2 starptautiskos turnīros Rīgā. Viena ir Olimpiskā sporta centrā, viena ar Arkādijas sporta kompleksā, un ir ideja februāra 2. nedēļā aizbraukt uz Marijampolu turnīru. Šobrīd ar komandu trenējas praktiski visi pagājušās sezonas spēlētāji, kas pēc sezonas beigām palika komandā, izņemot tos, kas bija izīrētie vai tie, ar kuriem mēs jau šķīrāmies sezonas beigās. Tā skaitā arī līderi gan Vladislavs Kozlovs, gan Artis Lazdiņš. Bez šaubām, ka šobrīd viņi gatavojas sezonai, bet pastāv iespējamība, kad viņi teiksim, komandu pametīs. Bez tam arī paralēli tam notiek darbs komandas papildināšanas virzienā. Uz doto brīdi var teikt, ka ļoti lielā daudzumā šis te papildinājums nebūs. Es domāju, ka uz nākamo sezonu tie būs maksimums 5-6 spēlētāji. Pirmos no tiem mēs jau sākam vērtēt. Bez tam ar mums ir sākuši trenēties 4 mūsu dublieru komandas labākie spēlētāji, kuriem arī tiks dot iespēja sev parādīt un izcīnīt vietu pirmajā komandā. Ja runājam par konkrētiem uzvārdiem, tad šobrīd ar mums ir sācis trenēties bijušais Olimpa aizsargs Arturs Klimovičs un bijušais Jūrmalas VV komandas aizsargs Alberts Bārbalis. Redzēsim, vērtēsim viņu. Bez tam, kā jau es saku, tūlīt tuvākajā laikā mums arī pievienosies visi mūsu šobrīd esošie komandas leģionāri, tie 2 lietuviešu spēlētāji, Lukošis un Grigarevičs, tāpat arī Japāņu spēlētājs un tāpat arī Baltkrievu uzbrucējs, kas bija jau pagājušās sezonas beigās pie mums. Tad mēs vērtēsim, skatīsimies, domāju, līdz janvāra beigām arī izvērtēsim dažus citus potenciālos jaunpienācējus, bet lielā skaitā tas nebūs. Vai esi gatavs jaunai sezonai? Protams, mums jau pirms kāda laiciņa jau iedevats plāns un nekāda problēma. 27. un klāt un esmu gatavs strādāt. Ja nav noslēpums, ko darīja atvaļinājumā? Reāli atpūtos, jo šajā sezonā bija daudz spēļu un viss esmu aizvadījis, tā kā bija iekrājies zināms nogurums. Kādu laiciņu pasēdēju mājās, neko nedarīju, bet tad jau pēc kādām 2 nedēļām jau sāku strādāt. Un bija jāsaka, jo futbola ir tāda aksioma, jo ilgāk atpūties neko nedarīsi, jo smagāk pēc tam būs, tā kā nāktās uzreiz jau slēgties darbā. Un tur Valmierā ar saviem bijušiem čaļiem trenējos un pats skrēju, tā kā gatavojos citīgi. Vai ir tā, ka esi noilgojies pēc futbola, pēc lielā futbola? Protams, jo mums reāli atvaļinājums bija 1,5 mēnesi, kad ar čaļiem kontaktējamies tikai caur internetu starpību un viss, bet kolektīvs paliek kolektīvs, tāpēc papvaicājamies, kā kuram iet un viss. Tā kā, protams, noilgojies un gribas trenēties un strādāt, viss kārtībā. Futbola kluba Jālgava perspektīvais aizsargs Mārcis Ošs un Mārcis, kā jūties pirmajā šīs sezonas treniņā? Apstākļi, šī kompānija viss ir prieks atgriezties, spēlēt ar saviem čaļiem.
sajūtas labas. Pirms tam jau bija patrenējos citur, arī labi, bet, teikšu tā, draudzība Latvijā ir pirmā vietā. Ko darīja brīvajā laikā? Limbažos uzspēlēt tā zāles futbolu, drusciņu, un tad aizbrauc pārbaudēs uz Spāniju, uz Herkules klubu. Kā gāja pārbaudēs? Teikšu, ka diezgan labi. Tā kā vēl nebija, sezona bija beigusies jau mēnesis, un aizbrauc tāds bišķi negatavs, bet viņi palika ar mani apmierināti un ir gatavi man pavērot darbībā Latvijā. Kā tev sportistiskie mērķi nākamajai sezonai? Noteikti censties nostiprināties sastāvā, nespēlēt sliktāk kā iepriekšo gadu un sasniegt vēl daudz uzvaras ar Jelgavu. Paldies! Paldies!